Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12 līdz 15 kopā ar Ievu Dzeni. Čau! Te 4 brāļi, un tu klausies Radio SVH-LV! Beidzot vīrieši studijā. Bujakašā. Beidzot sveiciens visiem sieviešiem un vīriešiem. Tātad es gribu visas sievietes pasveicināt sieviešu starptautiskajā dienā. Tu man puķis neatnes. Bet tā kā dabas kā vien es atnesu. Jā, tas Siltu. ir. Jā. Viņam puķis savītu nesot, viņš tik siltu apskāvīju. Arī manējās saka vīs no viņa. Es teiktu, tur ir tev ļenganā tāda vien tur. Jā, tas apskāviens ir ko vērts, ne jau katrs to var iegūt. Jā. Es teikšu tā. Jā. Kā jūs vispār šogad svinat un sveicat tās dāmas? Oi, nerunājam labāk par to. Tā kā mēs esam te, tad varbūt mazliet... Nē. Dāmas, mīļās kungu dāmas, neapvainojieties. Apsveiks pēc intervijas. Tu neiebās kaut kādas muļķīgas domas viņām galvā. Bet, starp citu, es arī gribētu pateikt, ka tur dāmas, bet blakus man te sēž Oskars, kuram šodien ir dzimšanas diena. Wow, man nav tev puķis. Ir viņa puķis, jā. Es uzdāvināšu šīs. Labi? Pārdāvinās. Nē, tas skaists. Paldies. Jā, paldies. Jā. Es apskaušu tā kā pirmā ar iniciatīvu. Jūt prom, pateikšu tā. Bet daudz laimes, ne tikai dzimšanas dienā, bet visas dzīves garumā. Un ja pastāv arī tās tālākās dzīves, jā, tad arī tajās. Paldies, bet vai es tālākajā dzīvē būšu tieši 8. marta radījums, es nezinu. Nekas, bet laime būs. Noteikti, paldies. Jā. Bet es gribu kā kungiem jums pajautāt. Ir dāmas diezgan daudz, kuras domā, ka vīrietim ir jānolasa viņu domas, ko viņas vēlās. Mēs vienu tādu satikām pirms 5 minūtēm. Jā. Es gaidīju mums puķis. Es atzīstu, man arī tā gadās. Ka es domāju, kā viņš nesaprot. Bet jūs piekrītat, ka mums sievietēm ir vienkārši jāpasaka, es vēlos, lai tu man 8. martā apsveic tā un tā un tā. Jā, un ne tikai 8. martā, bet vispār visās lietās. Lūdzu, vienkārši pasaki, ko tu gribi. Tad kā reiz izpaliks daudzas lietas, un mēs būsim laimīgi. Mēs arī to izdarīsim. Ja neaizmirsīsim, bet principā, jā. Vajag teikt. Jānis un Juris tikai tāpēc šodien šeit nav. Viņiem pateica, kā viņi grib, lai viņas viņas pateica, kā lai apsveic viņu. Viņi tā arī sveic visu dienu garumā. Jā. Labi. Ļoti labi. Mēs atbalstam, mēs esam par to, ka meitenes, sievietes varētu tās smalkus mājienus. Ja ne smalkus, tad jau pat ar mietu var ding iesist to. Ne caur puķēm arī nedara, jo var... Tad jau puķis mājās ir, tad jau vīrietis ierotīs, ja caur puķiem puķis jau ir, tad nevajag puķi. Nevajag, jā. 4 brāļi starp citu studijā. Džingls taču bija skaists. Tā var būt arī kļūda, un jūs te esat 2, nevis 4. Nē, SVH nekļūdās. Jā. Un ziniet, es izprintēju plakātu. Ar visām es pats esmu ielaikojis. Šito kameru. Oi, kameru. Man vajag to kameru. Jā, televīzija. Kā jau iepriekš minēju, mēs vēl nekļūdās. Es kā, WhatsAppā man atsūties tā izprintēju. Super. Jums ir kaut kāda tūra izrādās. Mums ir Sāksies. Saules sistēmas tūre. Mēs laidīsim pa visu saules sistēmu. Un 8 pilsētas trāpa arī kā reizi Latvijā. Jā, Latvijas teritorijā. Un ko jūs laižat tajā sistēmā? Sevi un laimi un prieku un to visu labo, kas cilvēcei vajadzīgs. Un ne tikai cilvēcei, bet visai sistēmai. Bet tā ir mūsu brāļu tūre. Mēs gribam izbraukāties pa saules sistēmu, bet mēs parunāsim tagad laikam par Latviju vairāk. Latvijā. 8 pilsētas. Jā, mums būs dažādi viesi katrā pilsētā. Mēs būsim gan tie, kas varbūt nebija pieslēgušies kamerai, mēs varbūt mēs varbūt arī caur mutītēm pateiksim, kur mēs būsim. Mēs sāksim viens kārtībā. Ādeži mums būs ādeži, un katrā vietā mums būs kāds foršs cilvēks. Nevajag gari, jā. Jā, ādeži Pauls Tīmirots, Jelgavlīna Samsonova, Vubraka Gačo, Valmiera Toms Veličko, Ventspils Ernests Dzēbolts, Sigulda Juris Kaukulis, Jūrmala Ancis, Reizekna Lauris Zalāns. Kāpēc es ne?
9. pietur pats saule, pats epicentrs. Tur mēs ņemam tevi. Tur mēs. Bet pašai jātiek uz. Tiekamies tur. Labi, es būšu saulē. Labi. Es piekrītu. Ar sauli mēs Kā domājam, tā, ka saulīte. zvaigzni nevis apdzīvot to vietu. Jā. Ir kāds tāda pilsētīte Nu, tur saule? Piesaule. šauļi. Šauļai. Jā. Tas jau kādreiz blakus valstī sanāk. Jā. Jā. Nu, labi, tad tiekamies tajās visās pilsētās. Tāda pavasara tūra, saules sistēma, un tur ir kaut kāds caurvīja motīvs galvenais. Jā. Mīlestība, sievietes. Sapratne. Tiešām sievietes. Māte arī. Būs iesaistīts. Noteikti redzēs. Jo mēs zinām, ka uz dažiem atnāks mūsu māte. Tā, lai mums pavisam neliekās. Vienmēr ir atbalsts svarīgs. Tā, ka, Savējo. Jā. Tad asins balss sauc. Tieši. Tas ir forši. Nu, labi, man prieks. Es arī tad varētu kaut kur aiziet, kas te tuvāk Rīgai. Ādaži, ja? Āda Žulbroka jūrmala. Jūrmals, taču es jūrmalniecis, lai tieši uz jūrmalu. Bet es tomēr par tām sievietēm. Jā. Kāpēc Latvijas sievietes ir tās pašas labākās un skaistākās un gudrākās? Kāpēc ir kaut kāds kāpēc? Vienkārši tas ir fakts. Un viss. Tas ir pierādīts Wikipēdijā vairākās vietās ierakstīts. Es zinu, Jā. es esmu savācis statistiku. Pirmkārt, viņas runā latviski, mums, Latviju vīriešiem, Jā. saprotamā valodā. Ļoti patīk. Jā. Un arī tiem, kas nesaprot, Jā. domā, oh, my God, cik skaisti. How beautiful, huge success. Natuliš, dženkuja. Paņa na kušetku. Tieši tā. Es neprotu iztulkot. Man būtu jātulko īsti. Loģiski. Loģiski. Bet, un pašas gudrākās daudz valodas zina. Jā. Komunikāblas arī? Jā, Tas bija otrkārt. Ļoti komunikabls. jā, Tiešām? Pa telefonu var runāt dikti ilgi. jā. Bet ne ar mums vīriešiem savā starpā. Ar Kā vīriešiem, vīrieši neapsveic. ar vīriešiem arī var informējot par to, ko vajadzēja izdarīt un kā Jā. tur kas un tur kā. Un tu uzreiz saproti, jā, tu esi kļūdījies, vai jā, redz, kā tu man uzlaboji dzīvi, jo viņas palīdz vīriešiem būt labākiem. Cik skaisti. Jā. Šito es no tevis negaidīju pilnīgi. Nu, Tas arī- bija tiešām Arī puķis no man, tā kā apskāvienu no manis negaidīja. Jā. Nē, šis tiešām bija skaisti. Lūdzu. Bet jūs neesat vīrieši Latvijā kaut kādā mērā izlutināti ar to mūsu daļo dzimumu. Pirmkārt, Nu, meitenes ir esam. vairāk. Jā, mežonīgi. Kā to varētu risināt? Nevajag. Nevajag? Nē, nevajag. Laba daudz vajag. Jā, Ir tāds sakāms. jā, sens sēļu tautas teiciens. Jūs esat no Latgales. Jā, bet Bet mēs jau teiciens mācījāmies Sēlijā. Jūs esat burvīgi. Man jau vienkārši vairs nav ko teikt. Bet vienu lietu es pataupu, un tas būs Tas īstenībā, man liekas, nevar tā būt. Vai tu esi īsta sieviete, ka tev nav ko teikt? Tā nevar, vai tas bija tikai tāds izteiciens? Tas tā, es vilku uz pārsteigumu. Ok. Man ir sveiciens jums no brīnišķīgās choreogrāfas, dejotājas un dzīves gudrās, drosmīgās sievietes Līgas Libertas. Jā, un izrādās, ka jūs esat lieliski dejotāji, un šodien jums ar mani būs jāpadejo. Kamera Cerams, ka priekšā. kameras strādās perfekti. Jā, lai šo te iemūžinātu. Bet Jā. jūs varētu pastāstīt vairāk. Man viņu vajadzēja tā kā pavadīt laukā, jā, aiz durvīm. Tāpēc viņi nepaspēja pastāstīt, kādā sakarā. Kā? Tad viņa zina, ka jūs labi dejojat. Nu, viena lieta, tā kā viņai bija pirms pāris gadiem, man liekas, bija liels tāds koncerts. Tāds, un šī te visā viņa pieaicināja Pētera Eža kungu, kuru katru reizi spēlē kāds cits no mums. Un tad, kad viņu pieteica Pētera Eža kungu, parasti vārdu Pēters neteica, tikai teica pirmo burtu, un tad nāca nāca Pētera Eža kungs, un viņš dejoja kaislīgi ar dāmām. Jā, Iespējams, ka tas ir tas, ko jā, Līga. jā, Un jā. es sapratu, ka viņa vēl uz kādu šovu gribēja jūs pierunāt. Uz vēl uz kaut kādu. Jā. Labi, es jūs Oskar, tagad stāsti aicinu. par šito, tu zini. taču. Nē, mums bija ar Līgu arī tas fantastiskais vienā šovā. Mēs izspēlējām to joku, kur mēs zvanījām. Atceries, lai viņi mums pamāca. Jā. Tur bija tāds labs joks, lai viņi mums pamāca dejot. Bet mēs pateicām, ka mums stipri nav budžets. Un tad viņi teica, lai mēs paši mācāmies. Bet tas bija caur joku. Jā, tas bija joks. Tas Un bija. tad mēs paši Jā. uzstājām.
Jā. Varbūt to viņa deju gribētu redzēt. Iespējams. Nu, labi, viens ir tas, ka mēs vēl paskatīsimies, kā jūs cik labi dejojat, bet tad, tāda problēmiņa ir Latvijā. Mums ir sirdī tāda sāpīta sievietēm. Dažreiz ir Kas noticis? sāpīta. Ir sāpīta. Ka vīrieši parasti saka, ka viņi nedejo. Vai arī tikai pēc pirmā puslitra. Nē. Nu, Ar mums tā nav, jo mēs zinām, ka šis varētu sekot. Jā. Ko darīt? Kā iedvesmot latviešu kautrīgos vīriešus dejošanu? Tad ir jāuzliek normāls muzons, zini? Tas ir normāls Nē, muzons. come on! Kādu nezinu. Prodigy. Drēģi, lejā pie upītes. Jā, šis ir labs. Tur, nē, tas, palaid to tur. Palaid. Pat dambīt, jā. Dambi. Jā, šitais labs ir. Un tad ir, kas mums tur vēl ir, grupa Rīts Tiens ir fantastiska, lieliska mūzika. Viņam te koncerts kādreiz bija nesen. Kad tā bija? Aizvakar. Kur? Es apstīšos, vai man? Atmodā. Tā laba vietiņa tur. Jā. Tur viss kaut kas notiek. Jā. Rīta Stiens meklēja, nav. Jums nav Rīta Stieņa? Nē. Ir nokritas taps. Kozmens ir solis šajā grupā, nejauši sagadījies. Viņš varētu kaut ko jums te nodeklamēt. Tas nav tāds smags saturs. Nē, tas ir pankroks. Mums ir tāda fantastika kompozīcija, kas skan, kura gan nav ierakstā, bet pārējās visas ir, izņemot šo, kur ir es skrienu pa pļauju man kulekūt, es skrienu pa pļauju man kulekūt, es skrienu pa pļauju man kulekūt, nevajag to skūt. Tas ir pamācoši tāda kompozīcija, kas... Tāds skaists zejuls sieviešu dienā pat tieši tā. Jā, un veicina auglību. Jā, un, kūla. Jā. Nededziniet kūlu. Jā. Nav jādedzina kūla. Nē. Lai gan, nevajag. Labi, jums vēl ir, es gribētu kaut kā tādu sirsnīgu, vēl tādas vārdiņas tādas, ka mūs cildinat mūsu dāmas. Es tagad saku, ko es vēlos. Jā, sapratu. Bet pirms tam... Cildinošas novēlējumus. Mums bija arī kaut kur jāsaka 4 brāļi LV biļetes tai tūrē, vai ne? Nē. Pagaidi. Tu man brīdini, man tā ir reklāmas likums. Jā, bet īstenībā tas, ko es gribēju pateikt, ka konkrēti tavā gadījumā es tā, kad ienācu, es sajūtu kaut ko tādu, to enerģiju, kas bija. No sākuma es tā neko nesapratu, kas notika, un tad tu parādījies no aiz stūra, un vienkārši tā, man tā kā nones tā sirsnība, tā sajūta, tas miers, kas uzreiz iestājas apkārt, jo es nācu šeit ļoti satraucies. Un tad es ieraudzu te, man vienkārši uzreiz tik labi, viegli palika. Tā kā ar māmiņu izklausās. Un smūgs tev mežonīgi paskats tāds un baigi, un smaržot tur, ļoti, ok. Zini, ļoti labi, paldies, es pilnīgi samulsu. Man enerģija. Atslēdzu miķi. Var sakot, lai daudz smieklu šajā dienā, šajos svētkos un visu marta mēnesi tiekamies jūsu saules sistēmā. Jūs tagad mēģināt no mums tikt projām? Mīlam sievieti. Jā. Galvenais ir arī tas, mums sievietēm pateikt forši paldies vīriešiem, un lai mēs apusēji tā kā draudzējamies un viss ir līdzsvarā, teiksim. Ja? Labi, tiekamies jūsu saules sistēmā. Visādās 4 pilsētās, bet tagad mēs tiksimies Dejā. Ja? 8 pilsētās. 8. Tad tu gribi to biļeti pateikt? Pagaidi. 4brāļi.lv Biļeti. Tur, jā. Paldies. Rekā saspēle. Jā. Labi. 4 brāļi. Te tikai 2. Sirsnīgs sveicienu un apkampienu visām meitnēm, sievietēm, kas šobrīd klausās. Tikai tādā gadījumā, ja viņas pašas to vēlās, lai ir apkampiens, lai nebūtu kaut kāds gājums. Me too. Radio SVH.LV. Apkampiens sirsnīgi, bet ētiski. Paprasot atļauju. Labi. Laiks Dejām. Apsoli.